Kā demogrāfiskās izmaiņas ietekmēs nākotnes pensijas? Latvijā turpina palielināties iedzīvotāju vidējais vecums, kas 1970. gadā bija 34 gadi, 2010. gadā sasniedza 40 gadus, un 2060. gadā tiek prognozēts jau 52 gadi. Vai zinājāt, ka 2004. gadā Latvijā gados vecāku cilvēku īpatsvars kopējā iedzīvotāju skaitā pirmo reizi pārsniedza jaunāku cilvēku īpatsvaru? 1935. gadā uz katru vecāka gadagājuma cilvēku, proti cilvēku, kurš ir vecāks par 65 gadiem, bija vidēji 3 jauniešu vecumā līdz 14 gadiem. Paredzams, ka 100 gadus vēlāk, 2035. gadā, uz katru jaunieti būs 2 seniori, kas nozīmē, ka sabiedrībā būs vairāk vecvecāku un mazāk mazbērnu, un Eiropu drīz pārņems vecvecāku bums. 2060. gadā pensionāru īpatsvars iedzīvotāju kopējā skaitā, kas pašlaik ir 19%, sasniegs 36%. Savukārt jauniešu īpatsvars samazināsies no 14% līdz 12%. Senioru skaita pieaugums izraisa papildu slodzi uz darbspējīgiem iedzīvotājiem un prasa aizvien vairāk līdzekļu sociālo izdevumu nodrošināšanai. Pašlaik uz katru apgādājamo ir 2 darbspējas vecuma cilvēki, bet 2040. gadā 3 darbspējīgie cilvēki būs atbildīgi par 2 apgādājumiem. Cik darbspējīgiem cilvēkiem būs jūs jāuztur pensijā? Sāciet rūpēties par savām vecumdienām laicīgi!